Uztaisīsim apkopīti kopā ar Latreks. Eļu nebūs līdzāts, tad būs jālien dziļāk. Tas no tev? Jā, šitā man arī nodarīt. Man noliktavā ir kaut kādi 50 sveču modeļi. Tur kāds rudz viegls. Špricē, ja? Blīvīts vajag ielikt jaunas, kad noliet. Kur bulēsim, uzsildīsim, lai tā eļa tur uzsils, lai varētu normāli noliet. Brauc ar laivu, var iebūvēt to motoru, tad obligāti. Čemodāns darēt? Tas savs. Strādā vispār, ne? Motori nestrādā, tad tā tūzna rodās uz pirkstu, kad viņš jāšķir. Visu laiku jāņemās. Klienti bieži vien paši apkalpo motoru rudenī, un pēc tam pavasarēs viņas raust, jo viņi neviens nestrādā. Lai ātrumā nebūtu. Varbūt degvā vajag ieliet. Nu ieliet, tev ir. Ūdens trūkla ir. Tas labi? Nu, pa sliktu tas nenāk motora, Eļļa tas būtu labākais, jā, variants? Jā, ja viņi nebūs mainīti ilgi, kā cik saprotu, tu to neizdarīsi. Viņi varētu būt tāda bieza, un te viņi neļaus slēgties ātrumiem. Man nav dabiskā eļas krāsa, viņa tāda bišķi melna ir. To dar nekad neesi mainījis? Vienreiz. Eļa laivas motorā būtu jāmaina pirmkārt ik pēc 100 stundām. Rudenī, kad jūs beidziet braukt, ziemā tur ir kondensāts, tad viss baigi forši korodēt. Vienreiz 5 gados ir pa maz, jā? Tas ir pa maz, jā. Oi. Augšējā, apakšējā. Cik maksā tāds pakalpojums? Es maziem motoriem nemainu tikai eļu kājās. Es taisu viņam visam apkopi, tas maksā 60 eiro. Nesāmoju. Negribas jau iznīcināt to vītni. Ko saka? Nav forši. Nu, protams, ar triecienu skrūmašīnu būtu labāk darbā. To pusi, uz šito, tā? A, kāpēc? Es visu laiku lieku uz šito. This side up šim motoram. Afigēts. Šeit ir. Nā, tas ir spēcīgs puika. Tur jau tā lieta, kad var citreiz ar spēku, ne? Var salauzt, jā. Man ir bijis, ka cilvēki nopērk laivu. Tagad vēl neticēs. Kamēr es neatskrūvošu augšējo skrūvīti. Citreiz gadās, ka tad iekšā ir ūdens. Vai eļa sudraba krāsā. Sūdīga eļa, kā tu izskatās? Melni, jā? Melna eļa tas nav sliktākais. Sliktāk būtu skaidrs.